Labdien! Jā. Šodien pastāstīsim par Cēsu jauno skolu, Cēsu jaunā vidusskola, bet tautā tiek saukta par Cēsu jauno skolu. Skola ir vecāku dibināta. Sākotnēji skolā mācījās 8 bērni, un šogad skolai ir 13. sezona. Šis ir fotogrāfija no 1. septembra, no šī gada pāris gadus atpakaļ. Vecāku loma skolā vēl aizvien ir ļoti būtiska, un vecāki tiek iesaistīti dažādos pasākumos, un 1. septembris ir viens no tādiem, kur mēs vienmēr satiekamies. Gan pirmsskola, gan skola, jo šobrīd skolā mācās 139 izglītojumiem. Tātad vairāk kā pirms 13 gadiem. Mums ir gan pirmsskola, gan arī skola, kur šobrīd ir bērni no 1. līdz 8. klasē, jo 9. klase mums tur tāds rops bija izveidojies, un šobrīd nav, bet nākamgad atkal būs. Skolā ir diezgan daudz darbinieku, kā jūs redzat, bet liela daļa viņi ir uz nepilnu slodzi. Un tas svarīgākais, kas mūs vieno mūsu ikdienā, ir skolas vērtības, visu, ko mēs darām un visu, ko mēs mācām saviem bērniem un stāstam, tas ir būt apzinātiem, darboties aizrautīgi un būt arī atbildīgiem par to, ko mēs darām. Kā tad ģimenes pie mums nonāk? Viena liela daļa, kas ir lielākā puse, vairāk kā puse noteikti, tā ir apzināta izvēle, kuri jau zina, ka bērniņš piedzimst un ka sāk pie mums gan pirmsskolā nākt, gan arī skolā, un tie ir tā mūsu lielākā daļa. Tad ir arī dzīvesvietas maiņa, un dzīvesvietas maiņa ne tikai Latvijas robežās, bet mums ir arī diezgan daudz, neteiksim diezgan daudz, bet gandrīz katrā klasē ir kāds bērniņš, kurš ir vai pārcēlies no ārzemēm, vai arī vecāki viens no vecākiem ir no citas valsts. Mums ir gan Kanāda, gan Kuba, gan viss kaut kas, ko vien mēs varam iedomāties. Tiešām salīdzinoši daudz. Un tā trešā daļa ir negatīva pieredze citur, iemesli dažādi. Bet kaut kādā citā izglītības iestādē, citiem tās varbūt ir pat vairākas izglītības iestādes, kur viņi ir bijuši iepriekš un tad ir nonākuši pie mums. Tad runājot par to, kas ir izglītības kvalitāte mūsu skolā, kā jau Kristīna teica, vecāki ir diezgan būtiski mūsu skolas sastāvdaļa, jo mēs uzskatām, ka bez vecāka kvalitīva izglītība nemaz nevar notikt, jo viņš ir viena no būtiskām sastāvdaļām. Un mūsu skolā diezgan aktīvi darbojās skolas padome, un skolas padomē ik pa laikam pacēlās jautājums, kas tad ir tā izglītības kvalitāte, kā mēs viņu nomērīsim. Jūs skolā jauki dzīvojaties, bet kā tad būs ar tiem rezultātiem? Un tad mēs vienā mācību gadā kopā ar vecākiem katrs iesniedz priekšlikumus, katrs iesniedz savas idejas, kas tad ir tā izglītības kvalitāte katra no skolas padomes locekļu prāta. Un ļoti brīnišķīgi, ka viņas mums diezgan labi sakrita. Un es neteiktu, ka viņas ir arī pretrunā ar izglītības likumā noteikto. Tad mēs šobrīd mūsu izglītības kvalitāti būvējam uz 3 pīlāriem, un tie ir mūsu drošā vide, mūsu mūsdienīgie un sadarbību vērstie skolotāji un noteikti arī metodes, kas ir bērnam pielāgotas un arī izpratni veicinošas. Un tad mazliet vairāk par tiem mūsu 3 pīlāriem. Jā, vide un emocionāli un fiziski droša vide noteikti ir tas mūsu galvenais, un mēs ārkārtīgi priecājamies veicot aptaujas un redzot, ka mūsu skolas bērnu vecāki novērtē gan vides drošību, ka viņi saprot, ka bērni jūtas droši skolā un arī viņi tā jūtas par saviem bērniem, un arī to drošo vidi noteikti rada tas, ka mūsu bērni arī mēdz strīdēties, viņi mēdz sakauties, bet tas, ka tam uzreiz tiek pievērsta uzmanība, tas tiek risināts un tas tiek mēģināts atrisināt pēc iespējas ātrāk, piesaistot, protams, visus speciālistus un vecākus, un, protams, sadarbība ir pamats. Mūsu vide, kā tad viņi izskatās? Mums ir tāds atvērts plānojums, kurš ir labi pārskatāms. Vienmēr pedagogs vai pedagoga palīgs bērni ir uzmanības centrā, bet viņi vienmēr tiek pamanīti, tāpat tas ir arī klasēs. Mums ir tā vide arī tāda mājīga, varētu teikt, jo ir gan dīvāns klasē, kur ir brīnišķīga vieta sarunā. Mums ir apaļais galds virtuvē, kur var tikties gan skolēni, gan skolotāji un pārunāt dažādas svarīgas aktualitātes savā ikdienā. Mums ir arī paklāji mazākajās klasēs, kur arī var notikt mācību process, tāds plūstošs un nepārtraukts un ar rotaļelementiem, kas mazajiem bērniem noteikti ir ļoti svarīgi. Jā.
Un tā mājīguma sajūta ir ļoti laba, un tā dod tādu drošības sajūtu, bet arī tur mēs mēģinām ievērot robežas, lai tā māju sajūta nav pārāk liela, bet tomēr atceramies, ka mēs esam skolā. Un tātad tā drošā vide nerodas noteikti pat pa sevi, jo ļoti būtiski ir, kāds ir tas skolotājs, kas ir tajā vidē un kas to vidi veido. Un tāpēc mums kā skolas vadībai ļoti būtiski ir skolotāja labbūtības jautājumi. Un skolotāji, mēs pirmām kārtām skatāmies, lai tie skolotāji, kas pie mums ir, lai viņi grib būt skolā. Jo, ja viņi vairs negrib būt skolā, visdrīzākais, ka mēs draudzīgi šķiramies. Bet kamēr viņi grib būt skolā un grib būt kopā ar bērniem darīt šo darbu, tad tas viss ir iespējams. Mums skolotājiem ikdienā ir pieejams emocionālais atbalsts, gan no kolēģu vidus mums ir tāds mūsu klusais birojs, kas nekad nav kluss, bet klusā biroja durvis vienmēr ir atvērtas, un jebkurš tur var ienākt gan vecāks, gan bērns, gan skolotājs. Tāpat mūsu pedagogi vienmēr tiek uzklausīti 2 reizes gadā individuālās sarunās, un mums viņas patiešām notiek. Mēs ar katru pedagogu izrunājamies, pierakstam kārtīgi, ko viņš ir teicis decembrī, un tad maijā atkal atgriežamies un paskatāmies, vai mums ir izdevies ieviest to, ko tas pedagogs ir gribējis. Un kas vēl ir ļoti būtiska sastāvdaļa, ir tas, ka mēs sākam strādāt kopā jau augustā. Mēs sākam augusta sākumā, mēs atnākam un noskaņojamies uz vienas stīgas. Mēs vienojamies par to, kādas būs mūsu rutīnas šajā gadā. Mēs vienojamies par mūsu galvenajiem uzdevumiem, par mūsu mērķiem un par tām prasmēm, kuras mēs šajā gadā īpaši attīstīsim un īpaši pievērsīsim uzmanību. Un arī tie jaunie kolēģi, kas pie mums pievienojas, viņi tādā veidā var vieglāk iekļauties mūsu kolektīvā, mūsu idejā, mūsu domās un tiešām sāk mācību gadu jau uz viena viļņa un ar vienu domu. Jā. Trešā lieta ir metodes un to dzīves ritmu un skolas darbu un mācību procesu. Mēs noteikti mēģinam veicināt tādu, lai viņš nav atrauc no dzīves, lai skolēni saprot, kāpēc viņi dara tās lietas, kuras viņi dara. Ejam daudz ārpus, ļoti daudz īstenojam dažādas starppriekšmetu saiknes projektus, jo tas mūsu tādā, kā mēs esam sapratuši, ka tas ļoti labi palīdz saprast to, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām, un radīt to interesi. Un svarīga vēl viena lieta, ka mēs arī uzsveram, savos darbos arī īstenojam, ka to dzīvi jaunietis dzīvo šobrīd, un tādēļ viņai ir jābūt augstvērtīgai un labai un pamācošai jau šobrīd, nevis kaut kad tā dzīve sāksies kaut kad pēc skolas, tā dzīve šobrīd jau notiek. Un, protams, skolas visam pamatā ir tās attiecības, par ko mēs šajā konferencē esam ļoti daudz runājuši, jo tā mūsu vērtība noteikti ir cieņpilnas attiecības, kuras mēs veidojam skolā, un kas ir svarīgi, šo attiecību veidošanai mēs veltam laiku. Mēs esam skolā paredzējuši īpašu laiku, kad šīs attiecības veidot, turklāt mūsu skolas mazais izmērs ļauj mums pazīt vienam otru, ļauj mums noteikti sasveicināties, apjautāties, priecāties par to, ka mēs no rīta esam satikušies, un kā mēs smējamies mūsu skolēni vasaras brīvlaikā nepāriet pāri lai ieraugot skolotāju, viņi labprāt satiekās un aprunājās, kā te vasarā visiem iet. Un tas laiks, kad mēs šīs attiecības veidojam, noteikti mazajās klasēs ir rītaplis, kas mums ir jau gadiem, kad pēc bagātīgas nedēļas nogales katrs var izstāstīt, kur tad viņš ir bijis, jo tikai pēc tā stāsta var sākties kvalitatīvs mācību process. Mums ir otrās brokastis, kuras mēs ēdam skolas hallē, un skolotāji ēd kopā ar bērniem. Mēs sēžam pie galda un no rītiem pārunājam atkal kaut kādas lietas. Un tad mums ir tāda brīnišķīga lieta, tā gan ir līdz 6. klasē, mums ir ārā laiks, kas ir pusstunda, kurā mēs ejam ārā. Mēs esam īstenībā vienīgā skola, kur var ap 11. redzēt Cēsu ielās. Ja jūs esat Cēsīs un ap 11. ir bērni ar skolotājiem, tie esam mēs. Mēs dodamies uz Cēsu parkiem, uz dažādām vietām, kur mēs vien izdomājam. Un tas ir brīnišķīgs laiks, kad kāds bērns paiet blakus skolotājiem, viņš pastāsta, kas viņam ir uz sirds. Tas ir brīdis īstenībā ieraudzīt tos bērnus, kādus mēs viņus nekad neredzam klasē. Jo tā ir tā personīgo attiecību veidošana, kad mēs varam to sāpīt uzklausīt, kad mēs varam viņā ieraudzīt kaut ko citu tajā mazajā delverī. Viņš kādreiz pienāk un iedod tev roku, un tu esi tik ļoti pārsteigts, jo klasē viņš ir ragains un viņam nekas nepatīk, bet tajā ārā laikā tu pēkšņi ieraugi viņā kaut ko pavisam citu. Lielākajās klasēs mums šī ārā laika vairs nav, bet mums arī 2 reizes gadā, tāpat kā ar darbiniekiem, ir individuālās sarunas. Un arī tajās sarunās mēs atvēlam laiku, uzvēram tēju, paņemam cepumus un parunājam ar to jaunieti. Kā tev iet, kā tev pa īstam iet, un kas ir tās tavas lietas, kas tev šobrīd satrauc, kas tev palīdz, ar kuru skolotāju tev ir grūtības, vai tev mājās viss ir kārtībā. Jā, un tad jau, kā jau iepriekš minēju, ir tās skolas biroja atvērtās durvis, kas ir atvērts īstenībā visiem.
Jā. Vēl viena lieta, kas tur nav pierakstīta, bet, kad tu stāstīji par tēju un cepumiem, es atcerējos to, kas arī ir varbūt savādāk, ka vecāki pie mums nenāk uz sapulcēm, bet viņi nāk ar mums tikties, uz tikšanos. Un mēs nereti viņiem dāvinam ziedus. Jā. Jā, un tas arī, tu droši var iet arī uz nākamo slaidu, bet tas arī, kas ir tie bērni, kas pie mums pievienojās 7. 8. klasē, tie lielākie, viņi īpaši uzsver to, ka pie mums skolā ir vieglāk veidot attiecības ar pieaugušajiem. Viņi to ļoti novērtē, jo tas nav bijis ierasti un pierasti tajās vietās, kur viņi ir bijuši citur. Un, ja mēs sasaucamies ar Latvijas radio raidījumu Atvērtie faili, kas pavisam nesen pētīja jautājumu, kāpēc tik ļoti daudz bērnu obligātajā skolas vecumā ir ārpus sistēmas, raidījuma galvenais secinājums bija par to, ka tas ir savstarpējo attiecību kultūra un ka tās ir attiecības starp pedagogiem un skolāniem, attiecības starp skolāniem savā starpā, starp skolāniem un vecākiem. Un galvenā lieta ir tā, ka mēs nedrīkstam būt vienaldzīgi, jo vienaldzība ir tas lielākais izaicinājums un problēma. Jā, nu ko tad mēs darām, ja tie kavējumi ir? Es neteiktu, ka tas ir tāds mūsu ļoti aktuāls dienas kārtības jautājums kavējumi, bet, ja viņi tomēr ir, tad mums ir izstrādāta sistēma, kā mēs rīkojamies. Ja ir pagājusi vai sākusies 1. stunda un bērns nav ieradies, tad skolotājs pārbauda, vai ir pieteikts kavējums, un ja tas nav, tad tiek zvanīts vecākiem. Un mēs arī uzreiz saprotam, jo var jau gadīties arī kaut kas noticis, vai kā mums ir jāzina būt, kad bērns ir drošībā un viss ir kārtībā. Ja tie kavējumi sāk parādīties pārāk bieži, tad, protams, mēs meklējam iemeslu, kāpēc tas tā ir. Vai viņš nejūtas labi savā klasē, vai viņam ir kādas citas problēmas, izaicinājumi. Nu, šodien jau daudz kas droši vien dzirdēts. Dažreiz gadās, jā, kad ir kādas mentālās veselības problēmas vai emocionālās problēmas un ka viņam ir grūti nākt uz skolu, apmeklēt skolu tā kā visiem citiem, tad mēs arī meklējam individuāli tiešām pieeju, izstrādājam individuālo plānu, kur tiek piesaistīti gan speciālisti. Protams, tur ārkārtīgi svarīga ir sadarbība starp vecākiem, skolu, bērnu un speciālistiem, un tad cenšamies un plānus pārskatām, ja tie nestrādā, un daram visu, lai šo situāciju uzlabotu. Nu jā, un šajā skolā nekad nav bijis tas svarīgākais eksāmena rezultāti vai reitingi vai dalība olimpiādēs. Ilgu laiku bērni vispār īsti olimpiādēs nepiedalījās. Pagājušajā gadā sākām nedaudz arī to darīt, jo mēs tiešām, ja bērns tam ir gatavs, ne visi to vēlas un ne visi tam ir gatavi un to vēlas. Bet tas svarīgākais un tas lielākais gandarījums, redzot mūsu absolventus, ir šis jaunietis, kurš sevi ir apzinājies, iepazinis, kurš zina, kas ir viņš pats. Viņš neseko varbūt grupai, kas ir tāds biežs notikums, bet viņš ir pats par sevi un viņš zina, ko viņš var, ko viņš prot. Un kā mēs to panākam? Jā, un tas, kā mēs panākam, mēs skolā esam izveidojuši personības pilnveides programmu, un šo programmu mēs realizējam vienā papildus klases stundā. Mums vecuma posmā no 7. klases ir 2. klases stunda, kas dod iespēju klases skolotājiem strādāt pie tiem jautājumiem, kas standarta mācību programmā neatliek laika, jo ir daudz kas cits jāapgūst. Un šajās papildus stundās mēs mērķtiecīgi analizējam sevi. Skolēni zina, kas ir veidi, kas viņam palīdz mācīties, viņš zina, kāda ir viņa mentalitāte, viņš zina savus talantus, viņam ir spēja tos pastāstīt par tiem, painteresēties par tiem vairāk. Tāpat mēs veidojam ieradumus. Viņi veido mērķtiecīgus ieradumus, lai tiktu galā ar visām mācību lietām, lai viņi spētu jau laicīgi saplānot visus pārbaudes darbus. Un tas ir, protams, 7. klasē viņiem ir ļoti slikti ar šo. 8. mazliet labāk un 9. viņiem ir diezgan forši, un tā, ka viņi iet prom no mums, viņi ir brīnišķīgi, jau māk plānot daudzas lietas. Un tāpat viņi papildus attīst arī dažādas prasmes. Mēs arī aicinām ciemos dažādus speciālistus, dažādus sabiedrībās zināmus cilvēkus, dažādu profesiju pārstāvjus, lai jaunieši var tikties ar viņiem, tādā veidā arī vēl karjeras izglītību iekļaujam pie šās programmas. Jā, bet kaut arī tie eksāmena rezultāti mums nav tas pašmērķis. Esam sapratuši, ka tad, kad skolēns jūt pirmkārt jau drošību, otrkārt viņš neizjūtās spriedzi, viņš jūtas komfortabli, viņš zina, ko viņš spēj, kur viņam vajag vairāk piestrādāt, kur viņam padodas viss tik tāpat ļoti labi. Tad tie eksāmena rezultāti patiesībā arī ir kaut kas, ar ko lepoties, un viņi jau pēdējos 3 gadus ir
šādi nemainīgi, un viņi mums ir virs valsts vidējā un arī Cēsu novadā augstāki varbūt par vidējo, tā kā nav tā, ka mēs tikai spēlējamies un pavadam jauku laiku, bet patiesībā tas rezultāts arī ir ļoti Jā, labs. Un ja mēs skolā veicam šīs visas lietas un veidojam to mūsu izglītības sistēmu iekšējo skolā, tā kā mums no sirds liekas, kā būtu jādzīvo un kā būtu ar bērniem jāizturās, tad paskatoties Bērnu tiesību aizsardzības likumu, tur ir rakstīts tieši tas, par ko mēs skolā iestājāmies un ko mēs darām. Būtībā ir prieks lasīt šo likuma normu, jo mēs tiešām cenšamies īstenot šīs bērnu labākās intereses. Mēs uzklausām viņu viedokli, mēs viņam ļaujam līdzdarboties, mēs nodrošinam drošu vidi, ļaujam attīstīt viņu individualitāti, nodrošinam šīs attiecības un galu galā arī organizējam katra spējām un vajadzībām atbilstošu izglītību, jo tas mūsu mērķis galvenais ir, lai katrs skolēns spēj veikt sev savām prasmēm, savām iespējām labāko rezultātu. Paldies! Un brauciet ciemos!